Ar 26 pagastiem un 5 pilsētām Dienvidkurzemes novads teritoriāli ir lielākais Latvijā. Te dzīvo vairāk nekā 32,5 tūkstoši iedzīvotāju. Liels, bagāts un dišs novads. Te netrūks darbīgu, uzņēmīgu ļaužu, kuriem rūp ne tikai savas mājas, bet arī sava ciema, pagasta vai pilsētas attīstība. Šis jau ir 3. gads, kopš Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursus. Kādreiz bija mazie novadi, un pašvaldības bija katrā vietā uz vietas, tad tas notika savādāk. Šobrīd es domāju, ka arī šie līdzdalība, šie iedzīvotāju iniciatīvas projekti ir ļoti labs veids, kā iedzīvotājiem līdzdarboties, kā viņiem tikt uzklausītiem, atbalstītiem un kaut ko paveikt tādu, kas uzlabo viņu dzīves kvalitāti. Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursi ir laba iespēja novadā reģistrētajām biedrībām, nodibinājumiem vai reliģiskajām organizācijām saņemt finansējumu līdz 1000 eiro savu ideju īstenošanai, un, kā izrādās, tad interese par šīm iespējām esot gana liela. Līdzinājā periodā, tas ir no 22. gada sākot, mums jau ir bijuši 4 uzsaukumi iedzīvotāju iniciatīvu konkursā un pavisam ir apstiprināti un gan īstenot, gan dažādās īstenošanas stadijās kopumā ir 97 projektu pieteikumi. Tā kā es gribētu teikt, ka ir diezgan liela tā aktivitāte. Protams, pirmajā gadā bija salīdzinoši maz, tad pieprasīja aptuveni 10 000 eiro līdzfinansējumu šo iniciatīvu īstenošanai. 2023. gads mums bija visražīgākais, tad mums bija arī 2 uzsaukumi un tur ir vairāk kā 50 projektu pieteikumi bija kopumā par abiem uzsaukumiem. It kā šķietami nelielas naudas summas, tas ir ap 1000 eiro, jā? Jā, vienam projektu pieteikumam ir līdz 1000 eiro pieejams. Un par šiem 1000 eiro liekas, ko tu tur var izdarīt, bet īstenībā biedrības spēja daudz ko labi izdarīt. Jā, jo viņi arī no savas puses nodrošina, cik kurš var, bet viņi nodrošina arī līdzfinansējumu gan brīvprātīgā darba formā, gan arī finansiālā formā. Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu galvenais nosacījums – projekts jārealizē pašvaldības teritorijā un ieguvējiem no tā jābūt pašvaldības iedzīvotājiem. Mēs esam ceļā uz to, lai veidot šīs iedzīvotāju padomas, un nākošo gadu es domāju, ka mēs jau sāksim viņus tiešām īstenot. Un arī šeit šie cilvēki, kas jau būs līdzdarbojušies, es domāju, ka būs tie paši kā tie aktīvie cilvēki, kuri nav vienaldzīgi par to, kas notiek viņu dzīvesvietās vai aptām. Tas ir veids, kā iedzīvotājs var izpaust savu vēlmi darboties kopā ar kaimiņu, ar draugiem, ar cilvēkiem, ar kuriem ir kopīgas intereses. Manuprāt, tā ir lieliska iespēja izpausties plašāk par savu sētu vai savu saimniecību vai savu māju. Durbe ir mazākā Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita, taču ar senu vēsturi, izcilām personībām un bagātu kultūru vēsturisko mantojumu. Durbes pilsētas ģērboni veido sudraba ābele. Iedvesmu šādam pilsētas simbolam devis dārzkopis un toreizējais pilsētas galva Sīmanis Klēvers, kurš 19. gadsimta 90. gados pie baznīcas blakus jaunuzceltajai dzīvojamai mājai iestādījis ābeļdārzu, rosinot arī pārējos apkārtnes ļaudis stādīt un kopt augļu dārzus. Liktenis nebūtu nav bijis labvēlīgs bijušajiem Klēvera īpašumiem, taču pēdējos 3 gados, pateicoties Durbinieku agra pulksteņa un biedrības Sendurbe aktivitātēm, maz pamazām atzimst gan Klēvera ābeļdārs, gan arī dzīvojamā māja. Šī ir Sīmaņa Klēvera māja. Cik es tā lasīju vēsturi, ka 1877. gadā, kad viņš ienāca Durbē, viņš ir iegādājies šo zemes pleķīti un arī uzsācis mājas būvniecību. Bet pirmā daļa varētu būt, es neesmu vēl dokumentos tā precīzi, ka šī varētu būt pirmā daļa, kur ir pagrabs, šī vieta. Līdz šitai vietai te ir pagrabs, no tās vietas līdz šitai vietai, ka šī varētu būt pirmā mājas daļa. Viņš uzceļ, un pēc tam viņš piebūvē to klāt, kur nav pagrabs. Un tā viņš te ir nodzīvojis līdz 22. gadam, līdz 1922. Līdz 2016. gadam šeit bija kaut kas vismaz apdzīvoja, bet no 16. gada līdz tam 22. šeit bija neapdzīvots.
Nams, kurā dzīvojas augļkopis un par Latvijas dārza tēvu dēvētais Sīmanis Klēvers, šobrīd piedzīvo savu augšām celšanos. Taču, kā atzīst Agris, šī nebūs dzīvojamā māja, bet gan sabiedriska ēka. Šeit būs senlietu krātuve, pašam man sava senlietu krātuve, kur man būs visas tās bildes, visas tās lietas, ko cilvēki man ir iedevuši, ko es esmu iepircis. Šī telpa paliks viena liela, interaktīvā telpa. Un tad darba kabinets medicīniskās varētu būt kaut kas ar medicīnas saistīts. Nu jā, šeit nebūs dzīvojamā māja. Nebūs. Daudz domā, ka es šeit nākšu dzīvot. Nē, man neko dzīvot. Bet tu te visu atjauno par saviem līdzekļiem šobrīd? Jā. Bet domā arī kaut kādas finansējumu, taču piesaistīt arī projektus rakstīt droši vien. Jā, vienu projektu es uzrakstīju. Pašvaldības līdzfinansējums bija vēsturisko māju atjaunošanai. To es apguvu. Tur sanāca man pirmā kārta. Līdzfinansējums bija 5000. Un tas viss tika ieguldīts materiālos. Man tikai materiāls jāpērk. Un par darbu nevienam nav jāmaksā. Paša zelta rokas. Jo darbu es daru pats. Visas darbs. Ar pamatīgu darbu un apbrīnojumu entuziasmu, iesaistot gan savu ģimeni, gan draugus, Agrim Pulkstenim izdevies atdzīvināt arī Klēvera ābeļdārzu, padarot to par publisku atpūtas vietu. Izdevās, pateicoties maniem draugiem, kas man palīdzēja īstenot šo sapni. Viss izdevās. Galvenais būtu sapņiem un mērķiem. Nu jā, tas ir pats galvenais. Un tad, ja ir tas sapnis un mērķis, tad jau... Nu, bet tavs mērķis ir atdzīvināt šo te Klēvera dārzu. Es domāju, ka jā, tā ir man tā vērtība pat galvenā, jo savādāk jau te citi neko nevar. Es nevaru iedomāties, ka te būtu kaut kādas mājas šajā vietā vai vēl kaut kas cits. Te jābūt dārzam ir un te jābūt tā, lai cilvēki var atnākt un atpūsties. Biedrībai Sendurbe, piedaloties Dienvidkurzemes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursos, izdevies iegādāties dārza galdus un solus. Savukārt ar līderu programmā gūto finansējumu iegādāt ārā skatuve, kur jau notikuši vairāki koncerti. Atjaunosim visu dārzu un šeit bija un būs ābeļdārzs. Dienvidkurzemes novada Aizputes pagastā jau 6. gadu darbojas biedrība Pagasta bitītes, kas vieno aktīvas ģimenes. Biedrības mērķis – veicināt bērnu un jauniešu personības attīstību un liederīgu brīvā laika pavadīšanu. Mēs esam kaut kādas 6 ģimenes. Tie aktīvie, ja tas pamats. Jā. Un jūs arī iesaistat pārējos? Protams, visus pārējos, kas ir gribētu kaut ko darīt, tos mēs visus ņemam bariņā. Bet šī tāda pirmā lielā aktivitāte jums? Tāda liela, jā, ir bijušas mazākas visādas, stadionu sakārtojām pašā sākumā, te arī visi kopā, tas tāds pirmais lielais bija, tad ir igadēja pārgājieni. Kaut ko pa bišķiņam, šis ir atkal tāds lielāks pēc lielāka pārtraukuma tāds pasākums. Ko tas dod jums visiem? Enerģiju, tur darboties tālāk. Līdz šim biedrība Pagasta bitītes rīkojusi ģimeņu pārgājienus un ekskursijas, ar vecāku iniciatīvu labi iekārtota un dažādām ārā spēlēm aprīkota Pagasta pamatskolas sporta laukuma teritorija. Taču šogad biedrībai izdevies īstenot Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu konkursa iedzīvotāju iniciatīvu īstenošana sniegtās iespējas. Ieraudzījām iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu un sākotnējā ideja bija par to, ka šeit bērnu rotaļlaukumā ir nepieciešams kāds papildinājums ar kādu jaunu rotaļu iespēju vai brīvā laika izklaidēm. Tad skatījāmies dažādas idejas, kas kur apkārt šeit ir un meklējām to, kas nav. Un nonācām pie tādām lielformāta āra spēlēm dažādām un attīstījām šo ideju par āra bowlingu izveidošanu šeit bērnu rotaļlaukumā. Āra bowlings, tāds kā prototips īstajam bowlingam, ko mēs parasti apmeklējam kā profesionālā bowlinga iestādē, bet šeit brīvi pieejams no kokmateriāla izgatavots, jebkuram vecumposmam pieejams tāda izklaižu iespēja jebkurā laikā.
Pie Aizputes pamatskolas vasarā izbūvēts 8 metrus garš bowlinga celiņš, no koka izgatavoti 10 ķegļi ar 2 bumbām. Kā atzīst galvnieks Arnis Plūme, tā bijusi jauna pieredze un profesionālais izaicinājums. Pieredze bija tāda, vairāk ar celiņiem tādiem bija pieredze, bet ar tām bumbām un ķegļiem tāda pieredze nebija. Bet sanācis, man liekas, ir. No priedes koka ir bumbas, ķegļi, celiņš ir no laminētā finiera un vēl papildus ir krāsots ar mitruma izturīgu krāsu. Jo tas mitrums, lai ventilējās viss cauri apakšā ir brīvs, lai ventilējās. Kur tu ņem tos paraugus? Kādām vajag būt tām bumbām, kādiem tiem ķegļiem? Tur bija norādīts, cik diametrā un cik izmēros, un tad es papildus internetā vēl skatījos un no vairākiem smēlos idejas, un tā kopā sanāca. Labdien visiem šajā skaistajā dienā! Šobrīd nelīst, un tas jau ir ļoti skaisti, vai ne? Mēs šodien atklāsim ārā bowlinga šo skrejceļu. Mums būs turnīrs. Es ceru, ka jūs visi esat gatavi. Ārā bowlinga svinīgajā atklāšanā piedalās ik viens, kurš veicinājis šī projekta īstenošanu. Man ir prieks tas, kad ir biedrības, kas vēlās kaut ko darīt. Viņas dara to, ko viņas grib darīt un kas ir iedzīvotājiem vajadzīgs. Super, kad arī Lielā Dienvidkurzemes novads ir atbalsta programma, kas spēja realizēt arī dūlu cilvēku idejas. Un, lai, kā Andris teica, laukums liels un uz priekšu. Gribu pateikties cilvēkam dēļ, kā mēs šeit esam. Agate. Paldies, Agate! Paldies, tur redz, vietas vēl ļoti daudz. Mēs gaidām. Vēl jāplešās plašumā. Paldies. Šeit klātienē tāda lielformāta spēle, tā gan ir tāda pirmā, savādāks projekts atkal no citiem, bet ir bijuši vairāki projekti. Tas nozīmē, ka būs vēl? Droši vien, jā. Kāpēc neiesāk un tad uz priekšu tikai atliek. Atliek tikai darīt un tad jau viss izdosies. Par godu ārā bowlinga atklāšanai tiek rīkotas ģimeņu sporta spēles, kas pulcē vairāk nekā 20 ģimeņu, kopā ap 100 dalībnieku no visa pagasta. Šitādi svētki ir, man liekas, ritīgi forši, jo tad sanāk visu kopā, nav tas istabā, tā kā jauniešiem patīk ar tiem telefoniem, bet te ārā, tie ir savādāk. Neskaties manās bailēs, neklausies manā vaidā, man būs kā ogai gailēt, lai vēl atplauktu smaidā. Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 1924. gada 27. septembrī izteiktie vārdi te ir jābūt kurortam iemūžināti piemiņas akmenī, kurš uzstādīts Bernātos iekšzemes kāpas spicē. Ir apritējuši 100 gadu kopš ieceres par kurortu izveidi, kas tā arī nav piepildījusies. Lai izzinātu tā laika vēsturiskos notikumus, biedrība Mēs Bernātiem septembra nogalē ikvienu aicināja uz izzinošu pastaigu pa iecerēto Bernātu kurortu, kur bija plānoti 250 apbūves gabali. Tikai dažas vasarnīcas pirms Otrā pasaules kara tomēr izdevies uzbūvēt un arī šobrīd tajās saimniekot dzimtu piederīgiem. Pirmais bija paviljons, kur pabeidz 26. gadā. Nākošā bija Zelmeņa villa Alma, ko uzbūvēja tur, un Bāna vasarnīca. Saglabāt un popularizēt dabas un kultūra vēsturisko mantojumu – tāds ir viens no biedrības Mēs Bernātiem mērķiem. Neesam dzimušas bernātnieces, mēs esam ienākušas abas Bernātos, bet tā piederības izjūta Bernātiem, es domāju, mums ir dziļa un mēs mēģinam izzināt to Bernātu vēsturi un tās saknes caur savu biedrībiņu, caur savu darbošanos. Un Jāņa Čakstes piemineklis faktiski ir viens no tādiem mūsu pamatpostulātiem. Pirmais projektiņš mūsu biedrībai. Jā. Un skauti šeit ierīkoja 60 pakāpienu ceļu uz augšu. Laikam Rimbenieks pats, tas ir Liepājas pilsētas galva, bija domājis šeit arī tādu meža svētvietu neatkarīgās Latvijas karavīriem.
un piesaistot klāto Čakstas vārdu šeit. Biedrība tapa vairāk 8 gadus atpakaļ. Tad es strādāju vēl Nīcas novada domē. Manā pārziņā bija sabiedriskais sektors, un es tiešām ar tādu baltu skaudību skatījos uz Kalnišķu sabiedrisko centru, Jūrmalciem sabiedrisko centru, jo tur darbība aktīvi notika, veidojās biedrības, interešu kopas, un man likās, kāpēc Bernātos nekā tāda nav. Un tad es sapratu, ka nav obligāti vajadzīgs tas sabiedriskais centrs, bet kad var arī dibināt biedrību tāpat, bez tām telpām. Un tad es šo biedrību uzdibināju, un nepagāja pat 2 mēneši, man satika Liene. Liena man nāk pretī un saka, Diančik, viņa man tā parasti sauc. Viņa saka, klausies, jādibina tais Bernātos biedrības. Viņa saka, zini, Liena, es jau 2 mēnešu apakaļ esmu to izdarījusi. Viņa saka, kas man jādara, lai stātos tai biedrībā? Es saku, nu reku, ņem baltu lapu, rakstu iesniegumu un aiziet. Diana teica, mēs šobrīd esam 2 tai biedrībā. Jā, es un vīrs, jo vajadzēja divus, jā, lai dibinātu biedrību. Un tad mēs sākām 2 ģimenes, jo tiešām liels atbalsts mums bija mūsu ģimenes. Jā, pirmo gadu faktiski 2 ģimenes mēs noņēmāmies. Un kā tad jūs raksturotu, kādi tad ir Bernāti iedzīvotāji? Es teikšu tā, ka pirmā gadā mēs ar Lieni tikām ļoti vērotas no malas ar visu to, ka mēs tiešām aicinājām satiktos cilvēkus stājoties biedrībā. Nē, pirmā gadā neviens mūsu biedrībā neiestājās. Tiešām bija sajūta, ka mūs ļoti vēro, ko tad šīs abas divas tur izdarīs tajā ciematā un vai izdosies viņām izvilkt tos cilvēkus no mājām. Tad, manuprāt, tas pirmais tāds sirsnīgais pasākums mums bija Ziemassvētku eglītes. Rotāšana un iedegšana. Jā, tad arī ieradās tie ciema ļaudis. Nāca cilvēki katrs ar savu eglīšu mantiņu. Tik sirsnīgi tas bija, un vecas kundzes satikās sīrmiem matiņiem, viena no viena ciema gala, otra no otra, un viņas nebija sen redzējušās. Jā, un tas bija ļoti atceros. Jā, ļoti sirsnīgi, un tas arī laikam bija tas brīdis, kad tie vietējie saprata, ka varbūt šitām meitnēm ir jādod iespēja, un lai tik viņas darbojās, un tad tas arī liecināja par to, ka tie 24 iestājās mums tajā biedrībā, un tie tiešām visi joprojām, kas ir mūsu biedrībā, ir ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī uzņēmēji, kas darbojas Bernātos, un arī cilvēki, kas vienkārši sirdī mīl šo vietu. Biedrība Mēs Bernātiem ik gadu rīko kādus publiskus svētkus, sarīkojumus, koncertus, izzinošas lekcijas vai kino vakarus, tādējādi kopjot senās un veidojot jaunas tradīcijas. Lai īstenotu ieceres, biedrība aktīvi piedalās dažādos projektu konkursos, izmantojot arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu konkursu iespējas. Ar pašvaldības projektu finansiālu atbalstu bernātnieki tikuši pie āra kino ekrāna, kas kalpo arī kā reklāmas baneris, iegādāts arī nepieciešamais tehniskais aprīkojums, lai kopīgi skatītos kino. Šovasar pašvaldības projektu gūto finansējumu sarīkot iedvesmojoša tikšanās ar Kasparu Zlidni. Kā atzīst biedrības pārstāvji, tad Dienvidkurzemes novada pašvaldība līdzfinansējusi arī biedrības Mēs Bernātiem rīkoto konferenci Bernātu kurortam 100. Gatavošanās konferencei bijusi ilgstoša un pamatīga. Pagājuši gadu atkal savācāmies tādu nelielu delegāciju un devāmies uz Aučiem, uz Jāņa Čakstas muzeju. Satikām tur Jāņa Čakstas mazmazmeitu
Kristīnu Čaksti, izstāstījām savu ideju. Viņa teica, super ideja, atbalstam, un mēs labprāt arī tādā pasākumā piedalīsimies. Un tad tas arī bija tas pirmais, kad jā, mums vajag to konferenci, un tad jau pēc tam tas saturs apauga ar laiku. Dzimtas vārdā gribētu pateikties Bernātiem par to, ka jūs esat visus mūs te sadabūjuši kopā un svinēt šo 100 gadi. Un arī par to, ka jūs izrādāt mūsu vecvectēvam tik lielu godu un cieņu šī dienā. Paldies jums! Teiciens ģimenē, ko es zinu no paša agrākās bērnības, un kas man liekas ļoti labi sasaistās ar šo vietu pie jūras, un tas ir vējš pūš visiem vienādi. Jānis Čakste nekad neapsēdās un sūdzējās par to, ka vējš pūš, jeb ka pūš no nepareizas puses. Viņš vienkārši pieskatīja, norūpējās par to, ka buras tiek uzliktas pareizi un izmantoja vēju kā līdzekļi nokļūt savā gala mērķī. Jābūt gatavam attīstībai, pārmaiņām. Un es domāju, ka Bernāti ir ļoti labs piemērs pie tā, kad šeit jūs skatāties un gribat un veidojat jūsu sabiedrību. Aicinu katru sevi atrast to spēku un vēlmi turpināt darbu par Jāņa Čaksta idejām par brīvu, neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Pirmais Latvijas valsts prezidents bija un būs demokrātijas simbols Latvijā, uzsver Jāņa Čakstes dzimtes muzeja Auči vadītāja Ineta Freimane, minot neskaitāmus piemērus par viņa dalību biedrībās un to nozīmi pilsoniskās sabiedrības izveidē un aktivitātes veicināšanā. Biedrība Mēs Bernātiem var lepoties ne tikai ar aktīviem iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem, bet arī ar savu unikālo Bernātu žurnālu, kuram šobrīd izdoti jau 3 numuri. Žurnāli iznāk tad, kad mums ir iedvesma. Pirmais bija pirms Covida droši vien, es pat neatceros, kurā gadā tas bija, bet sākums bija grūtāks, un tad mēs īsti nezinājām, ko mēs tur gribam likt, un tad otrais jau bija labāks, man liekas, trešais jau ir vispār izcils. Katram sanāca kopā cilvēki, katrs kaut ko darīja, katrs nāca ar savām idejām un radīja kopā kaut ko, kas stāsta par Bernātiem. Šis pasākums, kas ir 100-gadēji par godu, man liekas, ir brīnišķīgs. Mēs pirms gada tieši bijām pie Jāņa Čakstes mazmazmeitas Aučos un runājām, arī domājām, plānojām šo notikumu, un tad pēkšņi tas arī notiek, kā šodien, un tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam realizēt kaut kādas savas lietas, ko mēs esam iedomājušies, un kas liekas foršas, un to var realizēt kopā ar foršiem cilvēkiem. Viņi ar savām vajadzībām nebaidās nākt pie pašvaldības, un pašvaldība daļu no šīm vajadzībām ir arī sadzirdējusi. Tāpēc es teiktu, ka pēdējo 7 gadu laikā Bernātu infrastruktūra ir kļuvusi daudz pieejamāka un attīstītāka un arī cilvēkiem patīkamāka. Un tas noteikti ir liels bernātnieku nopelns un arī Bernātu biedrības nopelns. Ir tāds ļoti labs galamērķis, jo šobrīd pēc skaitītājiem, kas ir izvietoti Bernātu dabas parkā, ir apmeklējuši 70,000 cilvēku, kas ir priecājušies par mūsu skaisto dabu, par mūsu skaistajiem Bernātiem. Un arī man ir šodien rudenīgi ziedi, jo spēcīgas komandas var sasniegt lielus mērķus, var mērķtiecīgi iet, bet katrai spēcīgai komandai ir vajadzīgs kārtīgs un spēcīgs, mērķtiecīgs vadītājs. Un, protams, lielu paldies arī no manis, es saku Diānai, par uzņēmību, par mērķtiecīgumu, un lai mums ir skaisti svētki. Paldies!